Aha. Paskaties. Kas par skatu. Esam atbraukuši, noparkojušies un tagad dosimies uz ezeriem. Skatos, citi tur tā gatavojas, vēl kapavu uz mugursomas, a mēs te kā turisti. Un tā mēs soļojam iekšā. C maršrutē tā. Mēs ejam līdz laivām. Tur ar laivām Katras 20 minūtes, jo uz pirmo laivu netiekam, tad ar otro, ar trešo var braukt. Tādi, kad ar laivu aizbrauc līdz tam galapunktam, tad ir iespēja ņemt busiņu un braukt mājās. Jā. Braukt atpakaļ, jā. Ja gribam, varam turpināt pēc tam C. A busiņš arī turien? Es ar busiņu visu dzīvi. Tad sanāk, ka B skaitās ar laivu aizbrauc un tu ej atpakaļ. Sanāk tā? Jā, šitas ir B. Kad ejam ar kājām pa šeieni, te ik pēc 20 minūtēm attiet laiva, jo uz pirmo nepaspēja brauc ar otru un tā tālāk. Jā. Aizbrauc līdz šeienei, tātad, ja tu gribi pārtraukt to C posmu, nāc uz šeieni un ar autobusu atpakaļ, ja gribi turpināt, tad ņem C. Tad ir C, Tur atkal ar kājām šeit aiziet, un atkal šeit ar autobusu atpakaļ, jā. Dronus nedrīkst izmantot. Paskaties, cik skaisti. Smuki, vai ne? Ļoti. Pļam bārās. Un mēs, es domāju, ka tur arī iesim. Mēs arī tur iesim. Tas ir arī vietas, Turpinam ceļu lejā pie ūdenskrituma. Bet te ir nereāli skaisti. Nereāli. Un te arī ir fantastiski skati. €40 tas nav nekas. Turpinam ceļu. Tā kā mainās. Tiešām ļoti liela. Mēs no turienes esam atnākuši, nokāpuši lejā pa labirintiem, pa serpentīniem. Mazās soļā. Iespaidīgi. Superīgi. Esam atnākuši pie lielā ūdenskrituma. Tas ir fantastisks. Vienkārši super.
Vienkārši fantastisks skats. Ja varētu palikt uz ilgāku laiku. Cilvēki priecājas, fotografējas. Patīk? Jā! Man arī. Padausti. Silts? Jā, ejam. Kas par spēku, kas par skaņu. Katrā vietā savs skaistums. Sākam iet augšu. Un nākamie ūdenskritumi ir klāt. Ja cilvēki stāv rindā jau uz laivu. Forši ēna ir. Kuģītis brauc atpakaļ, mēs esam tepat pieejas, bet aiz mums ir rindā. Ja tu var redzēt. Kāda tur ir rinda? Mēs jau esam uz kuģīša laivas. Kā viņu nosaukt. Peldam pa ezeru. Skatāmies, ka apkārt ap klintīm, ap šo ezeru iet arī takas. Iespējams, tie tā garākā taka 18 km varētu būt bez laivas, ejot apkārt. Viscaur paskat, kur cilvēks iet. Turpinam trasi. Sāka lietus līt. Skaisti līst. Paskaties, cik dzidrs ūdens. Un te ir reāli dzīves. Jā, te ir dzīves. Visi nodrošinājušies arī šādiem laika apstākļiem. Tev nav līdzi? Ne. Mēs tuvojamies lielajam ūdenskritumam. Ejam mēs pa trasi. Tas ir kaut kas iespaidīgs. Tas ir kaut kas iespaidīgs. Šis ir ļoti liels skaistums. Ļoti. Kāda nozīme vai lietus vai ūdenskritums? Slapš esi gan no tā, gan no tā. Te vēl ūdenskritumi, vieni ūdenskritumi. Ūdenskritumu cienītāju paradīze. Turpinam ceļu. Ūdenskritumu mazāk nepaliek. Ir lielāki, ir mazāki. Te kārtējo reizi paejot uz priekšu.
Atkal ir wow. Es telefonu vairs nevaru ieslēgt ar pogām. Tā pirkstu nospiedumu. Bet tas ir wow. Fantastisks skats. Nemirkli nenožēloju uz to brīdi, ka ejam C trasi. Tas ir to vērts. C tiešām ir to vērts. Tā kā turpinās pa meža malu, klints malu, pa saknēm, tāda meža taka pa ezera krastu. Tā kā ved gan augšā, gan lejā. Tad bija rakstījis, kad ir A, B, C. Jā. Tad mēs jau ejam pa ko? Mēs pa C ejam. A, pa C? Jā. Jā. Jā, labi. Es domāju, ka mēs jau ejam pa E. Interesanti koki. Nē? Ejam gan kalnā augšā, gan lejā. Nav pārāk stipri apgrūtinošs tas ceļš. Tik ļoti nepiekūsti. Nu jau kāpjam visu laiku kalnā. Un te atkal ir ūdenskritumi. Jā? Te atkal ir ūdenskritumi. Wow! Tādi akmeņi sūnām apauguši. Izrādās, ka šis pēdējais ūdenskritums laikam. Mēs esam 640 metrus uz jūras. Jā? 640 metri. Un te jau es redzu izēju. Te ir autobusa pietura. Mēs te autobusa kursē, tā saucamais autobusa kursē, ir pēc 20 minūtēm, jā? Tāds vilcienu veidīgs. Mēs tikām otrajā vagonā, ir 3 vagoni. Uz sākuma punkta izgādās. Cik garā? Tādu serpentīnu mēs braucam. Bremzes vien čīkst. Domāju, gan. Mēs atbraucām ar šādu monstriņu. Tev tā kas. Te mēs gājām. Pa leju gājām. Un, kā teikt, sakam ar Dievas Litvicas ezeriem. Iespaidi? Jā. Wow! Man ļoti patika. Sevišķi tie lielie ūdenskritumi. Mūsu puse jau tādu nav. Nezinu, no Eiropā, kas mums tuvākais ir. Igaunija kaut kādi tur jūras. Igaunija ir, jā? Jā, un tas ir viss. Jāgala un vēl viens ir, kas tāds šaurs, tāds. Tur valastes, tur nekā nav. Tādā daudzumā, kā šita tāda. Es teikšu, es jau to arī pastaigājoties teicu, cik ir fotogrāfijās redzēts, reklāmās, varbūt video, ja likās, nu, ok, ir forši.
Bet, kad tu savām acīm ieraugi tos ūdenskritumus un tās skaņas, tas ir neatkārtojams, ļoti iespaidīgi. Ja patīk ūdenskritumi un kalni, tad tas ir jāredz. Tad ir jābrauc. Tad ir jābrauc. Nogājām apmēram 8 kilometri pāri. Es ļoti paskatīšos, cik mēs nogājām. Es jūtos ļoti gandarīta. Kā var atgūt enerģiju? Nā. Vajag atgriezties tur atpakaļ pie tā ezera. Paplimčāties. Nedrīkst. Būs momentā, kā no jauna. Jā, bet nedrīkst. Nacionālais parks nedrīkst nepeldēt neko, ne zivis barot. Bet mēs varētu varbūt pirmie būt, kas pārkāp šo likumu. Ja vēl dronu palaist augšā. Iet kaut mums pulu arēnu, kā noziedznieku zinot cīnās. Ar lāčiem. 10. Ev, nevajadzēs uztraukties par haizvīm, lāčā pēdīs. Nu, 10. tieši būs gladiatoru cīnīs, lūdzu. Jā. Nu ko, bai, Litvicē, dodamies uz Zadaras pusi. Jā, piedod klātumu. Attaisīja jau. Es jau tā domāju, ka nevajadzēs automātiski numuru nolasīt. Jā. Mums ir uzlikta vieta pie jūras vai pie ezera? Ezera. Bet nu viņš Nav. nav. Nē, no manas nav. Jā, pie ezera tāds ūdens. Nu viņš ir jūras līcis, uzticam. Atā! Škola. Tie kalni gan skaisti. Vai nē? Video. Tādas mazas mājas. Dzīvojamais rajons. Medu tirgo. Šeit laikam ejošais ir medus. Restorāns. Kādā mēs tāda pilsētā esam? Josipa Joviča iela, jā? Izbraucām.
garām palaid tankus garām. Tanki stāvēja. Kaut kāda militārā zona droši vien, tas viss iežopots. Uz priekšu aizvien skaistāk un skaistāk. Gan to. Nav laika uz zariem skatīties, iet kalni. Zaros var redzēt arī pie mums mājās. Tu braucot, tev uztraukt to aizmugurējais sastriegums aiz tevis? Ha? Nē, es īstenībā uzlieku brīdis kontroli un braucu man pilnīgi vienalga. Tas vienalga, ko aizmugurē par tevi domāt? Pilnīgi vienalga. Pēc, ka es braucu ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, tad pārējās ir problēmas. Ja, protams, tad nav kaut kādā ātrā palīdzība. Es vēl rēķinos ar to, ka mums ir kemperis, mēs neesam vieglā mašīna. Tieši tā. Viņš tā. 10 metri. Etalon only. Te droši vien būs jāmaksā uzreiz. Jā. Ceļi sarakstīti cenas. Jau Eigars zina uzreiz, kas ir jāspiež, jau. Jau vairs nav problēmas. Jau brauc kā pa Latviju. No baby problēmas. Paskat, kādi tur balti. Kādi paši šitā? Kā ar sniegu apsniguši. Ievēties uz ceļgaliem skaistumu priekšā. Jā. Uz 100 var braukt 22,9 grādi ārā. Svetī Rock. Svētais Roks 5681 km. Nē, metri. Viņiem viss ir metros, starp citu. Forši. Skaists tunelis. Redzu gaismu tuneļa galā. Kalns.
Iebraucām degvielas uzpildes stacijā, te ir stāvlaukums, parkings, domājam, tolete, re, kur ūdens ir, man liekas, pats. Domājam, aiziet uz toleti, bet man aizdomās, ka tur tā tante, kas sēž, viņa iekasē naudiņu. Tā izskatās, tur ir, jā, tūtīte tur uz kaut kāda vai glāzīte stāv uz krēsla. Pabalstu prasa. Jā. Turpinām ceļu. Te ir vēl lielāks skaistums, ne? Adries jūras līsis jau šitais? Aigars teica, ka bija zīmē fotografēt aizliegts, bet tā, ka es to neredzēju, tad sorry. Bet es nefotografēju, es uzņemu video. Jā. Iebraucam kaut kādā pilsētiņā. Plāns ir dabūt. Jautām, kaut kādā pilsētā esam? Jā, nakšņošanas vietu, pie tā ezera, kas tur priekšā spīd. Posedarie? Jā. Mēs ieraudzījām pirmās palmas Horvātijā. Vīnogas, nu tas labi, tas pats par sevi. Kas tad tagad? Taisni. Kāda māja, ieeja. Kristīna jau sāk sadraudzēties ar Horvātijas dabu, tikko satikas ieraudzīja sienāzīti. Runu jau sākusi dresēt, tie ir ļoti interesanti. Dažādi augi, zāle. Kur to izmauc? Tu neizbeigsi. Tev ir lēcieni nopietiekami ātri. Te ir ļoti daudz sienāzīšu. Tev viņi kosti novāk? Es nokēru. Tad zilie zvaniņi šeit pavisam gaiši. Man liekas, ka jau tās vabolītes, kas aizlidoja. Redzi, kādi skaisti ziediņi tur krūmos. Redzi, paskatīs, kādas skaistas mazas putītes. Viņš uzlidoja. Tikai viņš aizlidoja. Paskatīt, maziņa putīte. Tak tev ir lūdzu tāda maziņa. Jā, bet tādas malkiņas nāciņa. Tieši tās ar smaržīgā krūma ir ļoti daudz tārenīšu, vabolīšu. Kristīna, paskaties, kāds šeit krūms. Jā. Kristīna draudzējas ar Horvātijas bizmārītē, jā. Un ļoti daudz daļu. Skatu pāris fantastiski. Kajēna pipari, jā? Kajēna šitie laikam bija, jā? Nosaukums, jāapskatās.
Sanita Reiga raiztaisa. Jā. Kristīna arī ļoti palīdz. Uz doto brīdi vismaz morāli. Lai lāči nelīstu klāt, jo viņiem tad oža apjūka